Kā atšķiras savstarpēji mutes kalamai līdzekļi? Tā pirmā lielā starpība ir viņu sastāvs, protams, un tā galvenā sastāvdaļa ir, piemēram, kā šie te listerīnam, kam ir iekšā alkohols, tur domas dalās, vai tas ir labi vai slikti ilgstoši viņus lietot, vai ir, pieņemsim, arī pieejami šādi te visādi citi mutes kalamai līdzekļi, kur alkohols iekšā nav, ir attiecīgi citas vielas, kas palīdz nogalināt mikrobus mūsu mutē. Tāpatās šitie visi jau bija gatavi lietošanai, un ir pieejams, piemēram, arī šāds te no Vācijas Elina Dent, kas ir kā koncentrāts, kas ir jāatšķaida, un šie visi bija tādi, nu, vairāk vai mazāk ikdienas lietošanas, atskatot šo te, kurš ir sensitīvais. Vēl eksistē tādi, kur ir chlorheksidīns iekšā, bet tos vajag lietot tikai un vienīgi tad, ja zobārs vai higienists to jums ir ieteicis. To parasti liek lietot pēc zobraušanas, lai nogalinātu tos mikrobus, nu, lai neveidotos tur baktērijas un viss kārtīgi sadzīt, bet viņas nedrīkst lietot ilgstoši, jo savādāk zoba paliek dzelteni. Un vēl ir arī, piemēram, šāda te marvisa, kas ir speciāli baltinoši, nu, ar vairāk baltinošu efektu. Protams, jums nepliks zoba balti no tā, ka jūs izmantojat